Pēdējā laikā man pārņem tādas domas. Man nekā nav. Esmu vientuļš. Man nav sporta mašīna. Es nedzīvoju Skandas augstākajā stāvā un tā tālāk. Īpaši tagad, kad es pabraukāju kopā ar Ediju, ar Geļikiem, ar Ferrari, ar visādām mašīnām, tu sāc domāt, ko tu esi izdarījis? Un tajā brīdī tev ir jāatcerās, ka kādreiz viņi arī bijuši pašā sākumā. Viņi gājuši līdzīgām grūtībām cauri un pēc tam to sasnieguši. Un īpaši šajos tādiem mērķiem jānovērtē mazās lietas, kas tev ir apkārt. Piemēram, tava foršā ģimene, tava veselība. To cilvēki bieži vien aizmirst. Īpaši arī es pilnīgi pēdējās nedēļas biju tāds galīgi izsmelts. Man likās, viss, ko es daru, ir pilnīgi bezjēdzīgi. Man tāpat nav naudas, tāpat man nav tas Ferrari un tā tālāk. Un pēc tam es vienkārši sapratu, ka man īstenībā ir ļoti daudz forši klienti, ģimene, veselība un vispār fantastiski cilvēki apkārt, kas man dod iespējas. Un tad kaut kādā veidā tev paliek daudz vieglāk. Vienkārši pirms tu ej tālāk, atceries par labajām lietām, kas tev ir. Un ja tu to izdarīsi, tu kļūsi daudz dzīvespriecīgāks, foršāks un arī tiksi pie tiem lielajiem mērķiem, varbūt pie savu Ferrari un Lamborghini. Diezgan tālu aizpeldējoši, šis nebija iestudēts teksts.